Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Āmen. Man ir prieks būt jūsu vidū. Es labu laiku neesmu runājis jūsu priekšā, neesmu jums kalpojis. Tāpēc, ja šodien neiznāks tik labi, kā esat pieraduši no manis sagaidīt, tad atvainojiet, nākošais būs labāk. Es šodien gribu jūs aizvest uz vienu brīnišķīgu sarunu, kur ir aprakstīta Lūkas evaņģēlijā. Jūs visi ziniet, ka cilvēka dzīve jaunībā ir kā mežonīgs zirgs augļos. Cilvēks steidzās priekos izbaudīt visu to, kas viņam dzīvē liekas skaists, jauks, brīnišķīgs. Līdz kādā brīdī viņš satiek kādu citu cilvēku. Saberzējās, satiekās, varbūt bišķiņ savostās. Tad ir kāds laiks ēdienam, tad ir laiks atpūtai. Un kādā brīdī cilvēks jūt, ka viņa domas kaut kur lido tālumā. Tā kā putni, kā gājputni. Un pienāk tāds brīdis cilvēka dzīvē, kad viņš jautā, kas tad ir dzīves jēga, kas visam dzīvē ir pamats. Un arī kādam vīram radās šāds jautājums. Mēs lasīsim no Lūkas evaņģēlijas 10. nodaļas no 25. panta. Un redz, kāds rakstu mācītājs piecēlās un viņu kārdinādams sacīja: Mācītāji, ko man būs darīt, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību? Bet viņš uz to sacīja: Kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Un tas atbildēja un sacīja: Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu, un savu tuvāko kā sevi pašu. Un viņš tam sacīja: Tu esi pareizi atbildējis, dari to, un tu dzīvosi. Tad Jēzus atbildēja: Atvainojos. Bet viņš, gribēdams attaisnoties, sacīja Jēzum: Kurš tad ir mans tuvākais? Tad Jēzus atbildēja un sacīja: Kāds cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jēriku un krita laupītāju rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un atstādām viņu pusmirušu guļam aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu, un to ieraudzījis, viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams tuvojās viņam, un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Un piegājis viņš pārsēja viņu vātis, ieliedams tajā seļu un vīnu. Pēc tam viņš to cēla uz savu lopu un aizved mājvietā un to apkopa. Bet otrā dienā izņēmis 2 denārijus, iedeva tos saimniekam sacīdams: Kop viņu, un ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams, es tev to atdošu. Kurš no šiem 3 cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāju rokās? Tas atbildēja: Tas, kas viņam žēlsirdību parādīja. Tad Jēzus uz to sacīja: Nu tad ej un dari to arī tāpat. Evaņģēlists Lūka iepriekšējos pantos, pirms nu pat nolasītajiem,
atstāsta priecīgu sarunu mācekļu un Jēzus starpā. 70 mācekļi ir atgriezušies no misijas ceļojuma, un šo mācekļu sirdis ir pilnas ar prieku, kas tā vien vēlas izlausties no viņiem ārā. Un šis svētais prieks un uzvara, labā uzvara pār ļauno, no mācekļiem pāriet pie Jēzus. Un arī Jēzus kļūst svētā gara pilns un pasludina svētību mācekļiem. 23. pantā. Svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat. Jo es jums saku, daudz praviešu un ķēniņi ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši. Jauno evaņģēlistu starpā un Jēzus vidū valda prieks un līgsmība. Viena prieka brīdī Jēzus pat izsaucās: es redzēju Sātanu, kā zibeni no debesīm nokrītam. Šis vispārējais prieks nepaliek nepamanīts no apkārtējo cilvēku puses. Un vai nu šī prieka saviļņots, vai nu mazliet no šī prieka sarūktināts, pieceļās kāds vīrs. Šis vīrs ir rakstu mācītājs. Un izskatās, ka viņš droši vien bija pārsteigts par to, cik liels prieks ir šo cilvēku sirdīs. Un viņam rodās vēlēšanās, vai kā raksti saka, kārdinājums, pārbaudīt, vai tiešām šis prieks pamatojās bauslībā. Un rakstu mācītājs uzdod jautājumu: ko man būs darīt, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību? Un kādā citā tulkojumā ir sacīts: mācītāji, ko darīdams es iemantošu mūžīgo dzīvību? Man jāsaka, ka daudz cilvēki uzdod šo jautājumu, jo viņiem šķiet, ka tieši darot kaut ko, var iegūt šo mūžīgo dzīvību. 21. gadsimta cilvēks nevienu neuzrunā. Viņš uzdod jautājumu sev: kas man ir jādara, lai es nepiedzīvotu nāvi? Raksturmācītājs uzdod šo sev svarīgo jautājumu saskaņā ar to, ko viņš ir mācījies un ko viņš pats mācījis saviem mācekļiem. Viņš balstās uz Toru. Un viņa jautājumā pamatā ir kāds cits mokošs jautājums. Vai Jēzus tiešām ir spējīgs dot mūžīgo dzīvību? Tieši tādu pašu jautājumu uzdod kāds priekšnieks Lūkas evaņģēlijā 18. nodaļā, un viņam jautā: labo mācītāji, kas man ir jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Abi šie vīri uzdod jautājumu par dzīvību. Es vēlos teikt, ka daudzu cilvēku dzīves izmaina atbildi, kādu tie atrod uz šo jautājumu. Šim priekšniekam Jēzus atbildēja: vienas lietas tev trūkst, pārdod visu, kas tev pieder, izdali to starp nabagiem, tad tev būs manta debesīs, un tad nāc man līdzi. Jautājums ir par dzīvību, un atbilde šim jautājumam ir: atdod visu. Jēzus ienāca šī pasaulē, lai atdotu visu, kas līdz šim viņam piederēja. Vienīgā dēla gods, radīto būtņu pielūgsme, eņģeļu un citu radīto būtņu slava, neizmērojama bagātība Tēva mīlestības veidā, dievišķums, miers sirdī, daudzo pasauļu skaistums un spožums. Viņš atdeva visu
lai varētu kļūt par mūžīgās dzīvības nodrošinātāju kritušam cilvēkam. Jēzus Kristus atdeva visu, kas viņam bija un piederēja, lai varētu atdot cilvēkam atpakaļ mūžīgo dzīvību. Mēs pamēģināsim ieskatīties šīs sarunas gaitā, kā tiek atrastas atbildes uz cilvēku svarīgākajiem jautājumiem. Mācītāji, ko man būs darīt, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību? Un Jēzus, ieskatoties šie vīra sirdī, uzdod viņam pretjautājumu. Kā stāv bauslībā rakstīts? Kā tu tur lasi? Kāpēc Jēzus rakstu mācītājam atbildes vietā uzdod jautājumu par bauslību? Mēs taču visi zinām, ka ar bauslības darbiem neviens cilvēks netiek taisnots Dievu priekšā. Un neviens cilvēks nevar tikt glābts. Arī pats Jēzus mācīja, ka bauslības darbiem cilvēks nekad netiek taisnots. Kāds patiesībā ir šis rakstu mācītājs? No cilvēciskās puses. Vai šis rakstu mācītājs ir viens no tiem pareizajiem un prātīgajiem cilvēkiem, kas visu zina? Ir sajūta, ka viņš savā gudrībā palaiž kaut ko garām no tā, ko redz vienkārši ticīgais cilvēkbērns. Rakstu mācītājs ir tik iekšēji pārliecināts par savu taisnību, ka uzdod pestītājam jautājumu, uz kuru pats labi zina atbildi. Atceramies, rakstu mācītājs pārbauda pestīšanas prieka pamatojumu Torā, kur viņš ikdienā lasa. 5. Mūzes grāmatā 6. nodaļā: un tev būs to kungu, savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un ar visu savu prātu. Un lūk, no savas puses piemetina, ka rakstu mācītājs atbildot Jēzum pieliek pie šī panta vecās derībā, kas ir klāt vēl savus vārdus. Ar visu savu prātu. Kāpēc? Kas šo cilvēku pamudina tā rīkoties? Ko rakstu mācītājs vēlās ar to paziņot? Viņš pašā būtībā paziņo, ka viņš ļoti labi visu izprot. Bet ja viņš visu labi izprot, tad kas ir šī cilvēka problēma? Kas ir šī mācītā vīra problēma un kas patiesībā viņu īsti neapmierina? Viņam taču viss ir skaidrs un saprotams, un nav nekādu redzamu iemeslu, kas varētu viņam traucēt pieņemt šo apgalvojumu. Un tomēr, lasot tekstu, mēs saprotam, ka kaut kas šī cilvēkā ir iekšā, kas viņam rada pamatīgu diskomforta sajūtu. Jo viņš uzdod ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Mācītāji, ko man būs darīt, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību? Ieliksim atmiņā to, ka šis jautājums ir Jēzus un rakstu mācītāja galvenā sarunas tēma. Ieliksim atmiņā arī to, ka šis jautājums ir pamatu pamats līdzībai par žēlsirdīgo samarieti. Šis ir jautājums par to, kā Tora izskaidro sakarības starp likumiem un to, ko sludina Jēzus Kristus. Rakstu mācītāja atbildē ir pieņēmums, ka bauslība spēja atrisināt visu. Tas ir, bauslībā ir uzrakstīta laimes formula, kuru vajag tikai mācēt izprast. Rakstu mācītājam bauslības grāmata ir dzīvības ceļš. Jo labāk izprotu un daru, jo tuvāk es esmu mūžīgai dzīvībai. Rakstu mācītājs uztver Toru kā dzīvības devēju.
Tomēr man jāsaka, ka visi tie cilvēki, kas ir lasījuši un pētījuši veco derību, atzīst, ka vecās derības grāmatas ir jālasa kā Dieva žēlastības un Dieva žēlīgās izvēles grāmatas. Jo tieši šīs grāmatas atklāja, ka Dievs izvēlējās Izraēlu tautu, un tieši Viņš ir tas, kas viņus uztur savā mīlestībā, savu žēlastībā. Vecā derība nekad nav bijusi instrukcija par to, kā aizsniegt mūžīgo dzīvību. Vecā derība nav rokas grāmata par to, kā iegūt Dieva žēlastību vai mīlestību. Tieši otrādi, tā ir grāmata par Dieva žēlastību, par Dieva žēlsirdību un viņa neizmērojamo mīlestību. Un ja mēs cilvēki aizmirstam šīs pamatpatiesības, tad mūsu uzmanības lokā nonāk nevis Dieva dāvana cilvēkam, bet cilvēka darbi, ar kuriem cilvēks rīkojoties cer nopelnīt Dieva žēlastību. Un liekas, ka tieši tāpēc arī raksturmācītājs izjūt tādu diskomfortu. Viņš sajūt, ka kaut kas viņam ir paslīdējis garām. Un arī mūsdienu cilvēks bieži pieņem domu, ka galvenais šī līdzībā ir žēlsirdīgā samarieša paveiktais darbs. Un tādējādi lasītājam pazūd sarunas centrālā tēma – mūžīgā dzīvība. Un tās vietā viņam rodās interese pētīt samarieša laimes formulu, kas viņam ir ļāvusi piesaistīt Dieva labvēlību. Taču mēs paskatīsimies uz šo līdzību no Dieva žēlastības puses. Pavērsīsim savu skatu uz šo sarunu un izteikto līdzību no glābšanas skatu punkta. Un, lai mēs to varētu izdarīt, mēs iztaisīsim mazu palīgu atkāpi un paskatīsimies, ko tad apustulis Pāvils saka. Vēstule romiešiem 10. nodaļa. No 4. panta. Bauslības gals ir Kristus. Kristū iegūst taisnību ik viens, kas tic, jo Mūzes raksta par to taisnību, kas no bauslības. Ik viens, kas to būs piepildījis, ar to iegūst dzīvību. Bet taisnība, kas tiek iegūta ticībā, saka, nesaki savā sirdī, kas uzkāps debesīs. Tas ir, lai novestu zemē Kristu. Nedz arī, kas nokāps bezdibenī. Tas ir, lai uzceltu Kristu no miroņiem. Bet kā viņi saka, tuvu pie tevis ir tavs vārds, tavā mutē un tavā sirdī, proti ticības vārds, ko mēs sludinām. Uz ko balstās šis apgalvojums? Ko tad Pāvils cenšas pateikt saviem klausītājiem? Pāvils balstās uz Toru, kuru viņš labi pazīst. 3. Mūzes grāmata 18. nodaļa. Sargājiet manus likumus un manas taisnās tiesas. Ik viens cilvēks, kas to darīs, tas to dēļ dzīvos. Es esmu tas kungs. 5. Mūzes grāmatā 9. nodaļā. Kad nu tas kungs tavs Dievs tos tavā priekšā dzīs ārā, tad nedomā pats savā sirdī, tas kungs man ir atvedis manas taisnības un nopelnu dēļ, lai es šo zemi iemantoju. Bet gan tieši šo tautu bezdievības dēļ tas kungs tās tagad dzen ārā tavu acu priekšā. Ne tavas taisnības, ne tavas sirds skaidrības dēļ tu nenāc, lai iemantot viņu zemi. Bet šo tautu ļaunumu dēļ tas kungs tavs Dievs tās dzen ārā tavā priekšā, lai apstiprinātu to vārdu, ko tas kungs ar zvērestu bija devis taviem tēviem, Ābrahamam, Īzākam un Jēkabam. Tad nu zini, tas kungs tavs Dievs tev nedod iemantot to labo zemi tavas taisnības dēļ, jo tu esi
stūrgalvīga tauta. Pāvils izmanto vecās derības pantus, lai sludinātu tieši to pašu pestīšanas atziņu, ko sludināja Jēzus, proti taisnību caur ticību. Pāvils it kā nostāda salīdzināšanai veco derību un Jēzus mācību. Vēstulē romiešiem 10. nodaļā 5. pantā un Mūzes raksta par to taisnību, kas no bauslības. Ik viens, kas to piepildījis, ar to iegūst dzīvību. Bet taisnība, kas tiek iegūta ticībā, saka, nesaki savā sirdī, kas uzkāps debesīs. Tas ir, lai novestu Kristu zemē. Vai rakstu mācītāja diskomforts nav radies no raksturvietas nepareizas izpratnes? Vai tiešām pastāv strīds starp veco derību un jauno derību? Tas ir, ka Tora māca, ka attaisnošana ir caur darbiem un ka glābšana ir caur darbiem, bet Jēzus māca, ka attaisnošana un glābšana ir caur ticību. Strīda nav, jo abas derības māca sekojošo: attaisnošanu un glābšanu caur Dieva žēlastību. Piektā Mūzes grāmatā 30. nodaļā: tas nav debesīs, ka tev būtu jāsaka, kas mūsu dēļ kāps debesīs un mums to paņems un mums to paziņos, ka mēs to varētu pildīt. Tas nav arī viņpus jūras, ka tev būtu jāsaka, kas mūsu dēļ celsies pāri jūrai, un mums to atvedīs un mums to paziņos, ka mēs to varētu pildīt. Nē, tas vārds ir ļoti tuvu pie tevis, tavā mutē un tavā sirdī, lai tu to pildītu. Redzi, es šodien lieku tavā priekšā dzīvību un labumu, nāvi un ļaunumu. Es tev šodien pavēlu to Kungu savu Dievu mīlēt un staigāt viņa ceļus, turēt viņa baušļus, viņa likumus, viņa tiesas, ka tu dzīvotu un vairotos, un tas Kungs tavs Dievs tevi svētītu tanī zemē, uz kuru tu dosies, lai to iemantotu. Bet taisnība, kas tiek iegūta ticībā, saka tā: nesaki savā sirdī, kas uzkāps debesīs. Tas ir, lai novestu zemē Kristu, nedz arī, kas nokāps bezdibenī. Tas ir, lai uzceltu Kristu no miroņiem. Bet kā viņi saka, tuvu pie tevis ir tas vārds tavā mutē un tavā sirdī, proti ticības vārds, ko mēs sludinām. Rakstu mācītāji un Jēzus diskusijas tēma patiesībā ir šī. Rakstu mācītājs uztver Toru kā dzīvības devēju. Jēzus uzskata, ka Tora ir Dieva dots līdzeklis, kas palīdz izprast un sasniegt mūžīgo dzīvību. Un mūžīgā dzīvība tiek dāvāta Dieva žēlastībā caur ticību, kuras darbības pamats ir mīlestībā. Jēzus arī norāda rakstu mācītājam uz viņu pareizo atbildi. Un tas atbildēja un sacīja: tev būs Dievu savu Kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu, un savu tuvāko kā sevi pašu. Un viņš tam sacīja: tu pareizi esi atbildējis, dari to, un tu dzīvosi. Vai nav tāda sajūta, ka šī vietā vajadzētu sarunai beigties? Liekas, ka rakstu mācītājam būtu jāsaka paldies, es jau tā arī domāju.
Jēzus apstiprināja atbildi kā pareizu. Un atskan jauns jautājums. Kurš tad ir mans tuvākais? Kāpēc rakstu mācītājs uzdod jautājumu par savu tuvāko, kas ir redzams, bet neuzdod jautājumu par Dievu, kas nav redzams? Bet viņš gribēdams attaisnoties sacīja Jēzum, kurš tad ir mans tuvākais? Kas liek rakstu mācītājam pēkšņi taisnoties? Vai tad Jēzus viņam izteica pārmetumu? Vai Jēzus viņam izteica apvainojumu? Varbūt tās kāds no apkārtējiem cilvēkiem, kas klausījās pietiekoši skaļi, pateica kādus vārdus, kas rakstu mācītājam lika uzdot šo jautājumu. Rakstu mācītājs mēģina sevi attaisnot tāpēc, ka viņš saprata, ka palaidis ir garām kaut ko ļoti īpašu, ļoti svarīgu. Proti, savu tuvākā mīlēšanu. Tieši tāpēc, ka tuvākais nebūtu nav mīlestības pilns, ir ļoti grūti tuvāko mīlēt. Uzdodams šādu veidu jautājumu, raksturmācītājs patiesībā mēģina izmantot Toru kā attaisnojumu savas žēlsirdības un mīlestības neparādīšanai savam tuvākajam. Savukārt Jēzus uzskata Toru kā stāstu par to, kā Dievs izredzēja Izraēlu tautu tieši savas žēlastības un savas neizmērojamās mīlestības dēļ. Un kā Dievs ir visu sagatavojis savas tautas izpirkšanai. Izraēla paklausība Torai un likumam bija atbildi, kas pamatojās ticībā Dieva plānam par savas tautas izpirkšanu. Mēs būtībā sarunu starp rakstu mācītāju un Jēzu varam iedarīt divās daļās. Kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Tu pareizi esi atbildējis, dari to un dzīvosi. Bet viņš gribēdams attaisnoties sacīja, kurš tad ir mans tuvākais? Sarunas abas daļas tiek saistītas ar jautājumiem, kurus pamīšus uzdod raksturmācītājs un Jēzus. Raksturmācītājs patiesībā ir ārkārtīgi gudrs vīrs. Uz Jēzus uzdoto pirmo jautājumu viņš atbild ar Toras vārdiem. Taču sarunas gaitā uzsvars un nozīme pāriet pie Jēzus. Jo ar savu jautājumu Jēzus raksturmācītājiem pietiekoši atklāti norāda, kur tad ir īsti meklējama atbilde uz viņu uzdoto jautājumu. Raksturmācītājs atbildot Toras vārdiem pats dod apstiprinājumu tam, ka Toras pamatā ir Dieva žēlastība un mīlestība. Un cilvēka atbilde ticībā arī ir mīlestība un žēlastība. Jēzus to ataino līdzībā par žēlsirdīgo samarieti. Stāstīdams šo līdzību, Jēzus raksturmācītājam parāda bauslības īsto nozīmi. Jēzus it kā veids pamatu rekonstrukciju raksturmācītāja dzīvē. Viņš paziņo, ka bauslības piepildījums ir mīlestība. Ar pietātu un taktu izjūtu Jēzus parāda raksturmācītājam kļūdu rakstu izpratnē. Tomēr raksturmācītājs, baidīdamies zaudēt savu taisnības izpratni, mēģina ieviest sistēmu vai atrast noteikumus par to, kurš tad īsti varētu būt viņa tuvākais. Mēs arī varētu sacīt tā, ka rakstu mācītājs mēģina sadalīt mīlestības darbus svarīgākajos un nesvarīgākajos. Vai varbūt tās vēl tiešāk, ka raksturmācītājs mēģina sadalīt cilvēkus grupās. Vienus, kuriem obligāti pienākās Dieva žēlastība, mīlestība, otrus,
kuriem varbūt tās kaut kas pienākās, un varbūt trešos, kuriem nepienākās nekas. Un tieši tāpēc arī seko sarunas turpinājums. Taču tagad raksturmācītājs aizstāvēdamies uzdod jautājumu. Kāpēc aizstāvēdamies? Tieši tāpēc, ka pats pielika Toras vārdiem klāt savus vārdus ar visu savu prātu. Tā paskaidrodams, man viss ir skaidrs. Šī vīra vēlēšanās attaisnoties norāda uz to, ka viņš ir apjautis patiesībā savu pozīcijas vājumu. Un vīrs pēkšņi apjauta sekojošo. Ja es saku, ka es mīlu Dievu no visas savas sirds, ar visu savu prātu un ar visu savu dvēseles spēku, tad man jāmīl tieši tāpat arī savs tuvākais. Es pat it kā varētu iedomāties, ka šīs sarunas laikā rakstu mācītājam pātrinās sirdspuksti, ka viņš nosvīst un varbūt tās, ka viņam pat bišķiņ sāk drebēt rokas. Tā kā rakstu mācītājs apgalvo, ka viņš mīl savu tuvāko, tad apkārtējie cilvēki taču ir tiesīgi paprasīt: parādi, kā tu mīli savu tuvāko. Un tagad atklājās vissmagākā problēma rakstu mācītāju. Es neesmu spējīgs mīlēt visus. Vienādi neesmu spējīgs mīlēt visus. Ar lielu mīlestību es visus vienādi nespēju mīlēt. Un uzdodams jautājumu, kurš tad ir mans tuvākais, rakstu mācītājs patiesībā izmisīgi mēģina novirzīt uzmanību no sevis uz bauslību un Toru. Viņš meklē glābiņu apstāklī, ka Torā nav pilnīgi precīzi pateikts, kurš tad ir tas tuvākais, ko man ir pienākums mīlēt. Pienākums mīlēt. Kādā samērā populārā Krievijas Federācijas mākslas filmā viens no galvenajiem varoņiem uzdod tādu jautājumu kādai nejauši satiktai sievietei, kura strādā par taksisti. Pasaki man, kāpēc sieviete, kuru es mīlu no visas savas sirds un kuras dēļ es esmu gatavs uz pilnīgi visu, neizvēlējās mani, jaunu, stipru, veiksmīgu biznesa cilvēku, bet šo piedzērušos puņķu tapu, ko mēs pašlaik vedam uz lidostu. Taksometrs stāvēja krustojumā, dega sarkanā gaisma. Sieviete, pametusi atpakaļ skatu uz jauno vīrieti, atbildēja viņam: vai tad mīl par kaut ko? Mīl vienkārši tāpēc, ka mīl. Kā mazs bērns mīl, kuram avotiņš nav aizaudzis. Viņš mīl bez nosacījumiem, vienkārši tāpēc, ka mīl. Jēzus, zinādams, ka rakstu mācītājiem būs grūti pieļaut domu vai ideju, ka jebkurš cilvēks ir Dieva mīlestības cienīgs, ievada šo vīru reālajā dzīves notikumā. Un precīzi nojausdams, ka priesteris un levīts būtu pirmie, ko rakstu mācītājs varētu nosaukt kā savus tuvākos cilvēkus, Jēzus iesāk tieši stāstu ar viņiem.
Kāds cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jēriku un krita laupītāju rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un atstādām viņu pusmiruši guļam aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu, un to ieraudzījis, viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu. To ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams tuvojās viņam, un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Un piegājis, viņš pārsēja viņu vātis, ieliedams tajā eļļu un vīnu. Pēc tam viņš to cēla uz savu lopu un to aizved mājvietā un to apkopa. Bet otrā dienā izņēmis 2 denārijus, iedeva tos saimniekam sacīdams: kop viņu, un ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams, es tev to atdošu. Cilvēks, kas nav nekas, nicināts, nevienam nevajadzīgs, no kura viss izvairītos, vai nav pārsteiguma sajūta šī stāstā? Samarietis sniedz palīdzību ceļniekam un nogādā to drošā vietā. Samariešu rīcība ir pilnīgs pretstats laupītājiem, pilnīgs pretstats priesterim un levītam. Aktīva rīcība palīdzības sniegšanā līdzcilvēkiem parāda gan naidu, gan dusmas, gan vienaldzību, gan arī mīlestību, kas pamatojās žēlastībā. Vai raksturmācītājam ienāca prātā, ka Jēzus viņam kā piemēru uzrādīs cilvēku, ko viņa paša tauta ienīst? Gudrais vīrs vēl atrodas pārdomu brīdī, kad viņš izdzird Jēzus jautājumu: kurš no šiem 3 cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāju rokās? Tas atbildēja: tas, kas viņam žēlstību parādīja. Tad Jēzus tam sacīja: nu tad ej un dari to arī tāpat. Bet patiesībā uz kuru jautājumu Jēzus sniedz atbildi raksturmācītājam? Ko man būs darīt, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību? Vai kurš tad ir mans tuvākais? Ir ļoti interesanti, kādas sajūtas bija gudrajam vīram pēc šīs sarunas ar Jēzu. Pārsteigts, apjucis, saņēmis ārkārtēju izaicinājumu savā dzīvē. Jēzus viņam pašam nemanot izaicināja pateikt to, kas Torā bija pamatu pamats – žēlastība, žēlsirdība, mīlestība. Vīram izgaist visi aplinkus ceļi. Pazūd attaisnošanās idejas, un viņš izdzird Jēzus aicinājumu dāvāt citiem mīlestību un žēlastību. Ej un dari tu tāpat. Kā gan cilvēks var parādīt tādu mīlestību, kādu parādīja samarietis? Evaņģēlijas stāsts atklāja to, ka tas tiešām ir iespējams. To spēj cilvēks, kas ir saņēmis no Dieva žēlastību, kas ir atzinis krustu savā dzīvē. Ik viens cilvēks, kas uzsāks izjautāšanu ar nolūku pārbaudīt Dievu vai attaisnoties, nekad negūs sekmes. Tikai tad, kā šis rakstu mācītājs atzīs: es neesmu spējīgs mīlēt visus, es neesmu spējīgs visus mīlēt vienādi. Ar lielu mīlestību es nevaru mīlēt visus. Es patiesībā esmu kā miris.
tikai tad Jēzus varēs ienākt cilvēka dzīvē, manā un tavējā. Kamēr no cilvēka puses skanēs, es mīlēšu tuvāko kā sevi pašu, bet pasaki, kurš tas ir? Tikmēr Jēzus runās un teiks šos vārdus. Tu to nevari izdarīt, jo tu esi miris. Tev ir vajadzīgs kāds, kas tevi mīlētu, žēlotu, dziedinātu, samaksātu par tavu uzturu, dotu tev naktsmājas, atjaunotu tavus spēkus. Es tas esmu, kur tu nicini. Jo es biedrojos ar grēciniekiem, bet īstenībā es esmu tas, kas piepilda bauslību, iemieso Toru un dāvina Dievu žēlastību. Es esmu tavs tuvākais, un es sniegšu tev žēlastības, dziedināšanas un dzīvības dāvanas. Ja es tevī mājošu, tu iegūsi dzīvību un darīsi žēlastības darbus, nevis bauslības un likuma dēļ, bet manas mīlestības vadīts. Āmen. Lūgsim Dievu. Mūsu mīļais un dārgais debes Tēvs, un reizē arī visvarenais Dievs, mēs tavi bērni esam tavā priekšā, un mēs vēlamies noliegt savu sirdi tavā priekšā. Dāvā, Kungs, saviem bērniem žēlastību. Dāvā, Kungs, saviem bērniem piedošanu. Dāvā, Kungs, saviem bērniem žēlsirdību. Piešķir, Kungs, saviem bērniem acu gaismu, lai viņi ikdienā un arī svētkos un grūtajos brīžos redz savā priekšā krustu. Jo no šī krusta nāk tā mīlestība, kuru tu mums esi sludinājis. Tā mīlestība, kas spēj dot katram cilvēkam mūžīgo dzīvību. Gods un slāva tev par to. Kristus Jēzus vārdā. Āmen.